Sveiki, ja plānojat iegādāties šādu gultu, noskatieties šo video, jo tajā es stāstīšu par būtiskāko, kam jāpievērš uzmanība, izvēloties šo produktu. Vissvarīgākais un pirmais jautājums, kas jums sev jāuzdod, ir, vai šī gulta tiks izmantota katru dienu vai reti. Zinot, kādam mērķim tās paredzētas, būs daudz vieglāk izvēlēties pareizo produktu. Tas arī ietekmēs, cik daudz līdzekļu vēlēsieties tērēt tās iegādēji. Es primāri stāstīšu par gultām, kas paredzētas intensīvai ikdienas lietošanai. Pirmkārt jāpievērš uzmanība pacelšanas mehānismam, jo tam ir jābūt darba kārtībā katru dienu. Šis mehānisms ļauj gultu gan droši pacelt, gan droši nolaist. Katru dienu jums nāksies pacelt gultu, gultas rāmi kopā ar matraci un gultas veļu, tāpēc pacelšanas mehānismam ir jādarbojas kā pulksteņa mehānismam, nodrošinot maksimālu lietošanas komfortu. Ir daudz dažādu mehānismu veidu. Tie var būt vienkārši spirālveida mehānismi, kā arī mehānismi ar dubultiem tomiem. Paši mehānismi var būt gan virzuļu, gan gāzes. Pašlaik visefektīvākie ir ar gāzi darbināmie mehānismi. Kāpēc? Tāpēc, ka ar gāzi darbināmi amortizatoru spēj vienmērīgi sadalīt slodzi, kas nepieciešama, lai paceltu gultas rāmi. Neatkarīgi no tā, vai gultni nolaižat līdz galam vai paceļat uz augšu, gāzes amortizatori veic to pašu darbu. Ja izmantot vienkāršu atsperu mehānismu, tas laika gaitā zaudētu savu funkcionalitāti, jo atspers izstieptos. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka gultas fiksācija paceltā vai nolaistā stāvoklī būs vājāka un atsperu celtspēja samazinātos. Ir viens ļoti labs piemērs, ko es izmantoju, kad cilvēki man jautā, kāda ir galvenā atšķirība starp mehānismiem. Agrāk automašīnu bagāžniekos bija tikai atspers, bet laika gaitā tās tika aizstātas ar gāzes virzuļiem. Kāpēc? Tāpēc, ka atsperu mehānismi saglabā savu funkcionalitāti daudz īsāku laiku nekā gāzes mehānismi. Gāzes virzuļi tiek izmantoti, jo tie ir uzticamāki un kalpo ievērojami ilgāk. Turklāt tie laika gaitā saglabā savu funkcionalitāti, un šie mehānismi ir mūsdienīgāki nekā atsperu mehānismi. Gāzes mehānisms ir drošs, uzticams un jaudīgs, palīdzot jums droši pacelt un nolaist gultu. Pēc tam, kad esat apskatījis mehānismu un pārliecinājies, ka tas ir izturīgs, ka tā celtspēja ir atbilstoša jūsu vajadzībām un tas kalpos katru dienu. Tikpat svarīgi ir novērtēt, ka mehānisms ir piestiprināts. Mehānisms ir piestiprināts pie gultas rāmja. Gultas rāmis ir viens no būtiskākajiem elementiem, kas nodrošinās jums komfortu un ērtības katru nakti. Arī tiem mēdz būt dažādi risinājumi. Ir gultas rāmji, kuros nav iebūvēts režģis, un tādi, kuros ir iebūvētas restes, bet starp tām ir ļoti lielas atstarpes. Tāpat ir gultas rāmji, kas ir izgatavoti no ļoti plāna metāla, un tāpēc ceļot vienu rāmja pusi. Konstrukcija var sasvērties par aptuveni 30 vai 40 grādiem. Pievērsiet uzmanību rāmim. Tam jābūt izturīgam, jāspēj noturēt ne tikai gultu, bet arī matraci. Gultas veļu un arī jūs. Rāmim nevajadzētu saliekties pat pēc ilgstošas lietošanas. Tas ir ļoti svarīgi. Rāmim jābūt ar fiksētu asi un centrālo asi, lai nodrošinātu, ka arī gultas konstrukcija nesvārstās. Ja iegādājaties paaugstinātu gultu ar plānu gultas rāmi un bez restes, matracis būs jānovieto uz mēbeļu priekšējās daļas uz koka plāksnes. Tā ir daļa, kas laika gaitā saliecas. Es saņemu daudz pieprasījumu no klientiem, kuri sūdzas, ka ir iegādājušies nedaudz lētāku gultu, kurai nav izturīgs karkas un kuras fasāde ir izliekusies. Rāmis izliecas dēļ nevienmērīga svara, kam tas pakļauts katru dienu. Pārliecinieties, ka iegādājaties gultu ar ļoti izturīgu rāmi, kas aprīkots ar redeļu karkasu, kas ne tikai nodrošina ērtāku miegu, bet arī aizsargā matraci.
Restes ne tikai vēdinās, bet arī nodrošinās pēc iespējas ilgāku matrača kalpošanas laiku un jums ērtu miegu. Kad esat pārliecinājies, ka pacelšanas mehānisms un gultas rāmis ir izturīgs, ka tam ir funkcionāli amortizatori un ka rāmis nav izgatavots no plāniem konstrukcijas elementiem, kas var salocīties, piemēram, bērnam no rīta ielicot jūsu gultā. Gultas rāmim jāiztur vismaz 300 kg. Ja rāmis neiztur šādu svaru, tas nevarēs kalpot jums katru dienu. Laika gaitā rāmis izlieksies, un jūs sāksiet just diskomfortu. Tas būtu galvenais, ja runājam par rāmi. Nākamais svarīgais aspekts ir noskaidrot, kas ir ražotājs un pārdevējs. Lietuvā ir tikai daži uzņēmumi, kas ražo šādas gultas. Visi pārējie iepērk šādas gultas ārzemēs un tālāk pārdod tās mūsu valstī. Ja iegādājaties šādu gultu, noteikti uzdodiet jautājumu, kas man nodrošinās pēcpārdošanas servisu. Piemēram, ja gultu iegādājāties Spānijā un salūst kāda detaļa vai arī te ir kāds rūpnīcas defekts, cik ilgā laikā notiks detaļas nomaiņa un gultas remonts. Jautājiet, vai pārdevējiem ir pastāvīga komanda, kas nodarbojas ar pēcpārdošanas apkalpošanu. Šī ir ļoti svarīga informācija, jo, ja gulta salūzīs, jums nebūs ar ko to aizstāt. Tāpēc ir ļoti svarīgi zināt, ka dīlers nodrošinās ātru apkalpošanu un servisu. Jautāsiet, kuri no ražotājiem spēj vislabāk parūpēties par savu produktu. Protams, tie, kas paši izgatavo gultas, un tie, kuri rezerves daļas un preces glabā noliktavā, tepat uz vietas. Šāds ražotājs ieradīsies jebkurā laikā un veiks garantijas vai pēcgarantijas apkopi un remontu. Ja pārdevējs pērk gultas no Spānijas, jums būs jāgaida, līdz detaļa tiks nosūtīta no Spānijas. Ja pārdevējiem nav montāžas komandas, jums pašam būs jāatrod kāds, kas jums palīdzēs ar montāžu. Tāpēc ir ļoti svarīgi pārbaudīt, kas ir pārdevējs un vai tam ir pieejami montāžas pakalpojumi, kas nodrošinās pēcpārdošanas un pēcgarantijas servisu. Pēc tam, kad esam to noskaidrojuši, kas ir ražotājs un vai tiks garantēts labs servis, ir jānoskaidro, ko sevī ietver garantija un kādi ir garantijas noteikumi. Pērkot šādu gultu, ražotājiem ir jāgarantē, ka tā bez bojājumiem kalpos vismaz 5 gadus. Ja ražotājs sniedz tikai 1 vai 2 gadu garantiju, pajautājiet sev, ko pārdevējs nodrošina, pārdodot preci ar tik īsu garantijas termiņu. Var gadīties, ka jums tiks piemērota papildu maksa. Garantijas periodā vai pēc 2 gadiem, ja radīsies defekti. Iespējams, pārdevējs pat neplāno pārdot šādas mēbeles pēc 2 gadiem, varbūt dotajā momentā viņam bija iespēja pārdot šo preci par zemāku cenu, bet to nav plānots darīt ilgtermiņā. Tāpēc pievērsiet uzmanību garantijai. Gultas rāmim un pacelšanas mehānismam jābūt vismaz 5 gadu garantijai. Tikai tad jūs varat būt pārliecināts, ka gadījumā, ja gultai radīsies defekti, jums vienmēr būs iespēja tos novērst, lai arī turpmāk tajā baudītu atpūtu pēc smagas darba dienas. Jums nav jāuztraucas par to, kad rezerves daļa ieradīsies no Spānijas. Un kad vietējie darbinieki tās uzstādīs. Un vissvarīgākais ir izvēlēties mēbeles no patiešām uzticama ražotāja. Lai to noskaidrotu, veiciet vienkāršu izpēti, apskatiet, ko varat uzzināt par pārdevēju un tā ražotajiem produktiem. Ja produkts ir labs, ja pircēji ir apmierināti, viņi noteikti atstās labas atsauksmes, ieteiks produktu un dalīsies savā pieredzē par produktu un pārdevēju. Tāpēc veiciet vienkāršu izpēti internetā, Facebookā vai arī apskatiet, kādas ir atsauksmes un kā kopumā tiek vērtēti pārdevēji vai ražotāji produkti. Tā jums būs daudz vieglāk pieņemt lēmumu, jo daudzi cilvēki pirms jums jau būs šo preci izvēlējušies un snieguši savu atzinumu par to. Jūs varat būt pārliecināts par produkta kvalitāti, ja to labi novērtējuši nevis 2 vai 3, bet 10, 20 vai 50 cilvēki. Ja tik daudz cilvēku apgalvo, ka produkts ir labs, ja viņi visi ir ieguldījuši 1000 eiro šajā produktā, jūs varat darīt to pašu. Un vēl viena lieta.
Ja tas jūs vēl ar vien nepārliecina, tad veltiet laiku un vienkārši ierodieties pie preču izplatītāja un apskatiet visu klātienē. Ja pērkat gultu ikdienas lietošanai, tā noteikti var izmaksāt diezgan dārgi. Tas ir tāpēc, ka mēbelē būs jākalpo jums katru dienu. Pārliecinieties, kāds ir gultas pacelšanas mehānisms, kā tā darbojas un cik tā ir izturīga. Jūs patiešām varat sajust atšķirību starp dažādiem ražotājiem un dažādiem pārdevējiem. Apmeklējiet pārdevēju, apskatiet mēbeles klātienē un tad izlemiet, ko iegādāties.